Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, man ir patiesas prieks, ka patiesībā 3 gadus es par šo jautājumu runāju. Tad beidzot ir kāds arī atmodies un no koalīcijas kaut ko arī grib demonstrēt, kad risināt šo jautājumu kaut kādā veidā. Tikai šis priekšlikums ir nedaudz komisks, jo šis priekšlikums patiesībā jau bija iekļauts 1:1, identisks enerģētikas likumā 49. pantā, tas jau eksistēja un no 2022. gada līdz 2004. gadam tas bija tieši šādā redakcijā un tas nedarbojās. Un kāpēc nedarbojās? Tāpēc, ka regulators tā arī 2 gadu garumā nespēja noteikt šos tarifus. Neatkarīgie šie tirgotāji tā arī necentās iesniegt tarifus, un likums vienkārši netika ignorēts. Un jūs pats patmalnieks arī par šo balsojāt atcelt šo normu. Tieši tāpatās, tāpēc, ka šī lieta nestrādā, un to mēs redzējām, parlaments arī to noņēma izņemt ārā. Bet, ja tā norma nebūtu izmesta ārā un tiktu izlietota, vai tā vispār sniegtu kaut kādu jēgpilnu rezultātu? Un te jau mēs nonākam pie problēmas. Nē, tā īsti nesniegtu jēgpilnu rezultātu, jo ir 3 šķeldas katlumājas, kas strādā koģenerācijas režīmā. Tātad viņas ražo elektrību. Pārējās ražo tikai siltumu. Kā jūs taisaties noteikt tagad viņām? Tās, kas ražo elektrību, tām īstenībā ir zemāka cena pašizmaksā, jo ir 2 produkti. Te atkal mēs noteiksim griestus. Nosakot griestus un tarifu, automātiski būs pienākums obligāti tirgot arī apjomu. Jo jūs, ja tarificējat, tad jums jātirgo apjoms. Tad konkurence vispār pazūd šī jautājumā. Un ja tiešām gribējāt iet ceļu sakārtot, tad mums tepatās ir brīnišķīgi piemēri blakus, starptautiski. Tāds piemērs ir Viļņā. Ja reiz regulējam, tad regulējam tā, kā to dara Lietuvā. Lietuvā reizi mēnesī šo jautājumu izskata, skatās, cik maksā resursi mēnesī, nosaka konkrēto cenu katram ražošanas veidam visā valstī, un tad no šī katru mēnesi arī redzam šīs izmaiņas. Jūs gribat noteikt uz gadu, kur atkal būs augstākais tarifs no visiem, nevis kā mēnesī zemāks vai augstāks. Un kas notiks vēl? No rudens līdz pavasarim šķeldas cena kā resursi mainās pat 2 reizes. Ja? Ar to es gribu teikt, kas būs tas noteiktais tarifs. Jo ejot tā kā to dara Lietuva, visām valsts šīm te šķeldas katlumājām tiek noteikts tarifs reiz mēnesī. Tad šis sistēma strādā, bet mums ir problēma ar mūsu regulātoru, kurš nekad nav šo darījis. Un es nestādos priekšā, kā mūsu regulators vispār varētu to reizi mēnesī izdarīt. Es to brīnumu gribētu redzēt. Te jau ir nākamā problēma. Mūsu regulators, kā piemēram, ir kopā ar konkurences padomu sastāda 191 darbinieku. Igaunijā regulators ar konkurences padomu ir 59 darbinieki. Tad mums ir problēma pašā regulatorā, kurš nav spējīgs veikt šīs funkcijas, ko jūs jau bijāt iepriekš uzdevuši. Tāpēc man šķiet ir jāiet modernā virzienā, ir jādomā, kā siltumtirgus strādā tieši no elektrības tirgus viedokļa, kā tas ir visās Stokholmā, Hamburgā, Kopenhāgenā, Helsinkos, kad pakārtots ir tieši elektrībai, jo visām šīm te iekārtām būtu jāražo vairāki produkti. Kā atkritumu dedzināšanā ir 3 produkti. Tātad atkritumi, siltums, elektrība. Un veicot to no elektrības viedokļa, tas ir vienīgais, kādā veidā mēs varam panākt vēl zemāku šo cenu, kad no viena resursa ir 3 produkti. Tātad pašizmaksa katram no produktiem ir zemāka nekā tikai viens siltums. Tāpēc jāskatās uz modeļiem, kas ir moderni. Tie piemēri jāliek, nevis jāuzliek jauna birokrātija virsū, kura nestrādā. Pierādījās, ka regulators to netika galā 2 gadu garumā. Vai tiešām mēs gribam atgriezt vecu normu, kur vienkārši ķeksīti, jūs gribat ievilkt ķeksīti, jā, mēs izdarījām super darbu, kurš nestrādā dzīvē, tāpēc kolēģis aicina, ka labāk izvērtējam labākos piemērus no kādas pasaulē, priekš tam izmeklēšanas komisija, kurā mēs varēsim uzzināt, kas ir tas pa iemeslu un kā šie citi piemēri varētu strādāt Latvijas un Rīgas apstākļos labāk. Paldies!